Vakar festivāla parkā ģimenes ar bērniem pulcējās, lai svinīgi iedegtu pilsētas galveno egli. Tā ir 18 metrus gara, veidota no īpašām metāla konstrukcijām, kurās ievietotas 450 nelielas eglītes un egļu zari. Pirmo reizi mēs šodien atnācām uz šejieni, pagājušo gadu mums nesanāca, bijām apslimuši. Dārziņā šodien zīmēja egli, un tad arī audzinātāji teica, ka būs liela egla. Un tad saka, gribu lielu egli, un atnācām apskatīties pareizi. Jo. Gribējām bērniņam parādīt, kāda ir liela eglīte, cik skaista salatēti gribējām redzēt. Arī piedalīties varbūt kādā no rotaļām. Patīk eglīte? Jā. Jā. Tev nebija bail no salatēta? Jā. Bija bail, jā, jo salatēti tik tuvu klātienē pirmo reizi redz. Svētku pasākumā dejot un dziedāt Ziemassvētku dziesmas aicināja bērnu deju kolektīvs Dziguči. Arī aktīvākos pilsētas jaunākās paudzes lasītājus gaidīja pārsteigums. Tur pie eglītes jūs gaida bibliotekas rūķu meitenes. Bet mēs, salatēti, mēs pārējie, mēs taču iesim tagad rotaļās. Jā. Tava dziesma mīļākā. Visi bērni sanāk dzigucīši. Aiciniet bērnus. Slandiņš slan, Ziemassvētki brauc. Tāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Slandiņš slan, Ziemassvētki brauc. Tāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Šogad saldās dāvanas pie pilsētas egles saņēma 75 bērnu žūrijas dalībnieki. Salīdzinājumā ar citiem gadiem, es teiktu, ka tas ir daudz, jo redziet, kas ir pa lietu. Kultūra kapitāla fonds šogad praktiski nespēja atbalstīt bērnu žūriju ar grāmatām, nevarēja nodrošināt. Un tā kā pašvaldība pati mums gādāja arī grāmatiņas, mums nav tik daudz eksemplāru kā citus gadus. Un līdz ar to tik plašas aprindas, kā mums citus gadus ir lasījuši ap 120 bērni, šogad vienkārši grāmatu eksemplāru trūkuma dēļ vairāk mēs nevarējām paplašināt savu darbību. Bērnu žūrijas dalībnieki tiek apbalvoti no pašvaldības puses, jo mums ir tāda noruna, ka pašvaldība atbalsta tos bērnus, kuri lasa un cenšas krāt zināšanas, paši sevi attīstīt. Mums par to prieks. Pelēns Peksis visas izlasīju un Viktors un viss. Man viņas patika ļoti. Cik tu grāmatas gadā var izlasīt? Daudz. Cik tas ir daudz? 10, 20? Nu, apmēram 30, jo es jau pa šito gadu ļoti daudz izlasīju. Pasākuma laikā bērnus īstās kamanās ar zirgiem vizināja rudo kumeļu pakalnu zirgi. У него первый Новый год, на который он еще ходит, уже ходит. Viņam tas ir pirmais jaunais gads, kad viņš uz savām kājiņām staigā. Vai atceraties savu pirmo eglīti? Jā, atceros, tas bija sen skolā. Kā atšķiras? Nevar pat salīdzināt ar šo. Toreiz rotājām ar vati, svecēm, paštaisītām rotaļlietām. Самодельные игрушки.